Gudrais papagailis. Tālā zemē dzīvoja bagāts tirgotājs vārdā Kārlis. Viņam piederēja daudz dārgumu, zelta trauki, svežzemju garšvielas un smalkas zīda drānas. Bet visvērtīgākais viņa īpašums bija zaļš, runājošs papagailis, kas mita spožā zelta būrī viņa mājā. Tas nebija parasts papagailis. Viņš bija ļoti gudrs. Putns prata ne tikai atkārtot vārdus, bet arī dziedāt, smieties un jautri sarunāties. Kad pie Kārļa ieradās viesi, viņam patika rādīt viņiem papagaļa spējas. Kārlis ienesa būri ar papagaili istabā pie viesiem un lepni sacīja: Klausieties, viņš patiešām runā! Kurš ir pats gudrākais pasaulē? Viņš jautāja putnam. Kārlis ir pats gudrākais! Papagailis atkārtoja, kā bija mācīts, un viesi bija sajūsmā. Tādu gudru papagaili viņi vēl nebija redzējuši. Taču neviens nepamanīja to, ka papagaļa balsī skanēja nevis prieks, bet gan paklausība. Aiz košajām spalvām un asprātīgajiem vārdiem slēpās skumjas. Papagailis ļoti ilgojās pēc brīvības, pēc zaļiem kokiem, debesīm un vēja spārniem. Viņš tik ļoti gribēja lidot un būt brīvs. Papagailim bija tik skumji šajā zelta būrī. Katru nakti viņš sapņoja vienu un to pašu sapni. Tas bija par brīvību. Gāja laiks, un kādu dienu Kārlis gatavojās doties uz tālu zemi, Indiju. Viņš gribēja tur tirgoties, iegādāties retumus un paplašināt savu bagātību. Kamēr viņš posās ceļā, viņš apjautājās visiem saviem draugiem, ko viņiem no Indijas atvest. Pārnācis mājās, viņš piegāja arī pie sava papagaļa un jautāja: Un tev? Ko tu gribētu, lai tev atvedu no Indijas? Putns kādu brīdi klusēja, un tad teica: Ja tur, Indijā, redzi kādu brīvu papagaili, pasaki viņam, ka es vēl esmu dzīvs, bet ieslodzījumā. Kārlis pasmīnēja. Dīvains lūgums, bet labi, es to nodošu. Un viņš devās ceļā. Papagailis palika mājās viens savā būrī. Kārlis ilgi ceļoja pa Indiju savās biznesa darīšanās. Līdz kādu rītu ieraudzīja krāšņu koku, pilnu ar krāsainiem, brīviem papagaļiem. Tie čivināja, lidoja un rotaļājās starp lapām. Tad viņš atcerējās par sava papagaļa lūgumu. Viņš apstājās un uzrunāja vienu skaistu sarkanu papagaili, kas sēdēja uz zara. Sveiks, mani sauc Kārlis. Es esmu ieradies no tālās zemes. Man mājās dzīvo tāds pats papagailis kā jūs.
pirms devos ceļā, viņš man lūdza jums ko pateikt. Un viņš atkārtoja, ko papagailis bija viņam lūdzis. Es esmu vēl dzīvs, taču dzīvoju zelta būrī. Apmēram tā viņš man teica, lai es jums pasaku. Sarkanais papagailis kādu brītiņu padomāja, un tad pēkšņi sāka drebēt, raustīties un nokrita no zara zemē kā nedzīvs. Kārlis apstulba. Vai viņš tiešām nomira no skumjām? Tikai dzirdot par nebrīvi? Viņš vēl ilgi par to domāja, bet tad devās tālāk. Indijas brauciens gāja uz beigām, un tas bija labi izdevies. Kārlis nopirka daudz jaunas garšvielas. Kad viņš atgriezās savā namā, papagailis viņu sagaidīja ar vērīgu skatienu. Vai tu satiki kādu no manējiem? Viņš vaicāja. Jā, teica Kārlis, es viņiem nodevu tavu ziņu un pastāstīju par tevi, bet tad notika kas dīvains. Kad viens no viņiem dzirdēja tavu ziņu, viņš pēkšņi sāka drebēt un raustīties, un tad vienkārši nokrita no koka zemē miris. Papagailis neko neteica. Pēc kāda brīža viņš pēkšņi sāka drebēt un raustīties. Tad nokrita būrī uz grīdas un vairs nekustējās. Kārlis to pamanījis, satraucās ne pa jokam. Nē, viņš iesaucās, tikai ne to, ko es esmu izdarījis. Kādu brīdi viņš nespēja noticēt savām acīm un skatījās uz papagaili būrī. Sajūtot vainas smagumu, viņš beidzot piegāja pie būra, atvēra durtiņas, lai izņemtu putnu ārā. Viņš turēja to maigi savās rokās, un pār vaigiem viņam nolija dažas asaras. Papagailis viņam bija tik tūs un mīļš, un tajā brīdī papagailis pēkšņi uzlēca kājās, veikli izpleta spārnus, izrāvās no Kārļa rokām un uzlidoja gaisā. Labi, ka logs bija vaļā, un viņš ātri izlidoja laukā. Kārlis palika stāvam kā apstulbis. Kas tikko notika? Bet bija jau pa vēlu. Papagailis bija jau ārā brīvībā. Tagad viņš varēja vicināt savus spārnus, un tie cēla viņu augstāk un augstāk. Kādu brīdi viņš jautri riņķoja virs cilvēku galvām ielās. Ļaudis arī viņu pamanīja un uzgavilēja. Papagailis, papagailis, sauca bērni skriedami viņam pakaļ. Arī Kārlis bija iznācis ārā un ar skumjām noraudzījās, kā papagailis aizlido. Paldies, Kārli! Tu sauci to par nāvi, bet man tas bija brīvības noslēpums, teica priecīgais papagailis. Un aizlidoja augstu debesīs, kur neviens viņu vairs nespēja sasniegt. Patiesais spēks nevienmēr ir redzams. Gudrība atver durvis, ko spēks nevar uzlaust.